Tas kungs ar jums. Un ar tavu garu. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Lūka. Gods tev, kungs. Lūkas evaņģēlijas 18. nodaļa no 31. panta. Un tos 12 pie sevis ņēmis, Jēzus tiem sacīja: Redziet, mēs noejam uz Jeruzalemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs, bet 3. dienā viņš celsies augšām. Bet viņi no tā neko nesaprata. Tumšs bija viņiem šis vārds, un tiem nevarēja saprast. Bet, kad viņš tuvojās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejam, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus Nācarietis ejot garām. Tad viņš šauca: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca. Ja? Netraucē dievkalpojumu. Ja? Netraucē, lūdzu, netraucē ar savu vajadzību. Ja? Apsauca viņu. Lai tas ciešot klusu, paliec kā tu esi. Nemainies, ja? Nemainies, netraucē. Bet viņš vēl stiprāk kliedza: Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Tad Jēzus apstājās. Dievkalpojums tika pārtraukts, tāpēc, ka cilvēkam ir vajadzība. Un Jēzus lika atvest viņu pie sevis. Kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja: Ko tu gribi, lai es tev daru? Tas atbildēja: Kungs, ka es varu redzēt. Un Jēzus viņam sacīja: Esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un gāja viņam līdzi Dievu slavēdams. Un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. Aleluja! 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 Šeit runājuši cilvēki, katrs no jums ir loceklis Kristus miesā. Un katram loceklim ir kaut kāds pienākums, kaut kāds darbs, kaut kāds uzdevums. Un caur to visi pārējie tiek svētīti, ja tas, kuram ir viņa uzdevums, dara savu uzdevumu. Kā Jēzus teica: Es esmu sūtīts pie Izraēla cilts pazudušiem avīm. Ja? Man ir uzdevums. Ja? Viņš neiešu šobrīd uz Sīro Pinoķiju. Ne, tas nav mans uzdevums. Ja? Pēc manis nāk, es mani mācekļi tur. Bet vēl ne. Mans uzdevums darīt to darbu, ko esmu sūtīts, ja? Piepildīt savu tēva gribu. Tad Korintiešiem 1. vēstule 12. nodaļa 27. pants. Jūs esat Kristus miesa. Un katrs atsevišķi par sevi esat Kristus miesas locekļi. Nākamais pants. Dažus Dievs draudzē ir iecēlis pirmkārt par apustuļiem. Tas būtu tikai normāli, ja mums te būtu kāds, kuram ir apustuļa dāvanas. Ja? Tāds, kuram ir īpašs aicinājums. Īpašs aicinājums pulcināt ap sevi kristiešus. Ja? Tas ir aicinājums. Pulcināt ap sevi izgrābtos. Tas ir aicinājums. Tā ir dāvana. Otrkārt, par praviešiem. Tie, kas redz sapņus, redz vīzijas, pasludina to, ko mēs neredzam ar fiziskiem acīm. Pravietis redz garīgajā telpā. Varbūt dzird. Reizēm ir tā, ka cilvēks saka, es dzirdēju, ka tā kā ekrānu rāda viņam priekšā. Un uz tā ekrāna viņš redz kaut ko. Un viņš šo ekrānu skatās, un vienlaiks viņš redz reālo pasauli. Un tad viņš, Brankamam, piemēram, viņš bija: Tavs telefona numurs ir tāds un tāds. Ja? Viņš nevar pateikt. Ja? Viņam tik parādīts. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs grib pie šī cilvēka dzīves darboties. Viņam tā arī pateica: Tev būs šī dāvana. Lai cilvēki noticētu, ka tu esi no Dieva, viņi saņems dziedināšanu tajā brīdī, kad viņi noticēs, ka tu esi no Dieva. Un tāpēc tā šī dāvana. Un atnāk cilvēks, viņš pasaka viņam viņas nības vēsturi. Tur bija pie tā ārsta. Jēzus ir tad dziedināt. Un tajā brīdī, kad cilvēks šo visu noslēpumus
ierauga par sevi. Tajā brīdī viņš, tiešām Dievs jūs vidū. Un tajā brīdī viņš atver acis, tas atver savu sirdi, tajā brīdī dziedināšana notikusi. Pat nevajag rokas uzlikt. Tu esi dziedināts, ej mājās. Ja? Tad kādus dod par apustuļiem, pirmkārt, kādus par praviešiem, treškārt kādus te rakstīs par mācītājiem, bet tas nebūtu korekti. Te vārds didaskalos, kas pareizāk būtu no didaskālijas, no didaktikas skolotājs. Ja? Kādiem draudzē būtu jābūt skolotājiem, kuri māca citus Dieva vārdu patiesībā. Ja? Tad nevis pareizais vārds būtu šeit skolotājiem, tādi, kas citus spēj mācīt. Un tad viņš ir devis spēkus brīnumus darīt. Ja? Bet tas var būt arī cits cilvēks, ne apostols, ne pravietis un ne skolotājs, kuram ir spēki darīt brīnumus. Un tad dāvanas dziedināt. Tas var būt ne apostols, ne pravietis, bet viņam ir dāvana dziedināt. Un citam sniegt palīdzību, citam vadīt, jeb administrēt. Arī tā ir dāvana, ja? Sakārtot lietas. Un runāt dažādās mēlēs. Mēļu dāvana ir kaut kas tāds, ko Dievs dod. Kāpēc? Lai celtu draudzi kopumā. Ja? Mēļu dāvana ir apbrīnojama dāvana. Bet es pieļauju, ka tas varētu būt ne visiem. Tas būtu citām tiek dots. Ja? Varbūt, ka pravietis pravieto, bet līdzās viņam kāds, kurš izmanto mēļu dāvanu. Un abi viņi ir vajadzīgi kopējā Dieva darbā. 29. pants. Vai tad visi ir apustuļi? Protams, ka nē. Vai visi ir pravieši ērgļu draudzē? Protams, ka nē. Jo kādam īpaši parādās šī dāvana, bet citiem ir citas dāvanas. Vai visi ir skolotāji? Ja? Noteikti, ka nē. Vai visi ir brīnumdarītāji? Ja? Vajadzētu būt tā, ka mūsu draudzē ir brīnumdarītāji, bet visi tādi nav. Ja? Bet ir kādi, kuriem būtu jābūt dāvanām, ka viņi spēja darīt brīnumus. Ja? Spēja tā lūgt, ka cilvēki brīnās. Ja? Kā? Tas bija neiespējami, kas nu pat notikās. Ja? Vai visiem ir dāvanas dziedināt? Atkal noteikti, ka nē. Bet ir jābūt kādiem cilvēkiem draudzē, pie kuriem mēs varam vērsties, teikt, ja? Vai tu lūdzu aizlūg par mani, jo man ir simptomi, ja? Man ir kaut kādas lietas, un man vajadzētu, lai tu par mani aizlūdz, jo tev ir šī dāvana. Kā Lesters Sunvols saka, viņam bijis kāds paziņa, kuram bijis dāvana tieši uz reimatismu. Ja, lai kāds būtu reimatisms, ja, atnāk dzirdināts. Ja, tur būtu tā kā dāvanas, ja. Dāvanas daudzskaitīgi, tāpēc, ka vismaz pēc Sunvola iznāk tā, ka nav. Tie Jēzus bija vienīgais, kuram bija viss komplekts ar dzirdināšanas dāvanām. Bet Dievs dod dažādas dāvanas dažādiem cilvēkiem draudzē, lai mūs visus veidot un visus vienot, un mēs citam esam vajadzīgi. Ja? Vai visi runā mēlēs? Vai visi var tās iztulkot? Ja? Vai ir kāds, vai visi? Ja? Visi nevar tulkot, bet būtu jābūt tā, ka mums draudzē ir 1, 2, 3, cik cilvēki, lai spēj tulkot mēles. Ja? Lai Dievs dod, ka mēs vienu piedzīvojam, ja, tas būs varants izrāviens mūsu ticības dzīvē. Bet dzenieties pēc vislielākajām dāvanām. Bet, ja, ērgļu draudze, dzenieties pēc vislielākajām dāvanām. Šeit nav teikts, dzenieties pēc maizes, pēc gurķiem, pēc tomātiem. Dzenieties pēc lielākām Dieva dāvanām. To apostols grib, lai jūs dzenieties pēc lielākām. Un ja tev kādas no dāvanām ir, dzenies pēc lielākām. Dzenies pēc apostoļu dāvanas. Dzenies pēc tās. Un šodien mēs nedaudz plašāk par šo pašu. Jo visas tās liecības, kas šodien bija, viņas saskana ar to, ko es vakar biju sagatavojis. Esmu pārsteigts. Mēs šodien runāsim pilnīgi visi, kas šodien ieminējās, tas viss ir savienots, ja? Un to mēs šodien dzirdēsim, jo tad pirmā daļa ir no Romiešiem 12.2. Romiešiem 12.2. Kāds jau uzšķīri, ja? Lūdzu. Un netopiet šai pasaulē. Stop. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet tas netopiet būtu tāds grieķu vārds ir sischematizēsthe.
jeb latviešiem ir tāds sistematizēt, jeb nesistematizējieties ar šo pasauli. Ja? Šī pasaule ir kaut kādā veidā sistemātiska, viņai ir kaut kādi principi, kaut kādi regulas, ja? Bet lūdzu neiet šīs pasaules sistēmā, nesistematizējieties ar šo pasauli. Tālāk, kas rakstīts? Bet pārvērtieties. Ja? Tur ir tāds grieķu vārds metanoia, no kura nāk šī metamorfoze. Ja? Kāpurs ir kāpurs, bet tad viņš aptaisa ap sevi apkārt kūniņu. Un tad notiek šī metanoia, ja? Notiek pārvēršanās. Un tad, kad kūniņi ir nolobījusies, iznāk tauriņš, ja? Tad nesistematizējieties ar šo pasauli, bet līdzīgi kā tauriņš, kā kas kāpurs ielien iekšā tajā kūniņā, šuk apkārt, un vienu brīdi ir tauriņš, ja? Viņš pārvērtās, ja? Lūdzu tālāk. Atjaunodamies savā garā. Stop. Vārdu garu izsvītrojiet ārā un ierakstiet iekšā tur prātā. Tad tomēr ir nomos, grieķu vārds prāts, ja? Tad nesistematizējieties ar šo pasauli, bet kļūstiet tā kā tauriņš no kāpura, ja? Vienu brīdi viņš neglīts, ēd kāpostas, nākamajā brīdī lido pa gaisu, un viss, kāds skaistums, vai ne? Bet atjaunojieties savā prātā, ja? Cīņa ir par prātu, ja? Kur ir depresija? Depresija nāk caur prātu iekšā, ja? Cilvēks sāk domāt bēdīgas domas, un depresija nāk līdzi, ja? Atjaunoties savā prātā, lai pareizi saprastu, ko? Lai pareizi nevis sevi saprastu, bet lai saprastu, kas ir Dieva griba. Tad, kad tu saproti, kāda ir Dieva griba tavā dzīvē, tu esi vējš burās, tava laiva iet pa virsmu. Tajā brīdī, ka Pāvils saprata, ka Dieva griba ir, ka viņš sludinās Romā evaņģēliju, un ka viņam tas pravietis saka, tikai neiz Jeruzalemi, tur tevi sitīs, tur tevi šaustīs, tur tevi ķēdēs. Pāvils saka, sīkums, mani gaida Roma. Ja? Dieva griba ir, ka mani gaida Roma. Tas ir tikai tāds starpceļš. Ja? Es tur dabūšu brīvbiļeti. Jo nonāca viņš Romā, tad viņš nonāca romiešu garnizona paspārnē, un tad jau romiešu garnizons viņu pavelti aizved līdz pašai Romai, ja? Bez maksas. Tad, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba un to, kas... Labs, tīkams un pilns. Jā, kā māsa Ginta teica, jā, lai mēs pareizi saprastu, kas ir labs, jā, kas nāk no vārda, kas ir apsolījumi, kā viņas tevi darbojās, lai tu pareizi saprastu, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tagad mēs izmantosim Ebreju vēstuli 6. nodaļa 11 līdz 12. Ebreju vēstuli 6. nodaļa no 11 līdz 12. Tad apostols saka ēgļu draudzei, ko viņš saka? Viņš saka, mēs gribam, Svētais Gars saka ēgļu draudzei, mēs gribam, lai katrs no jums, lai ik viens, kas šodien atnācis, parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam. Svētais Gars vēlās, lai tu parādi to pašu centību, kas ir tiem, kas gājuši pa priekšu, kas gājuši ar pilnu ticības mēru. Parādi to pašu centību, ko apostols Pēteris, kad viņš atstāja savus zvejas rīkus un devās Jēzum pakaļ. Parāda to pašu centību, ko apostols Pāvils, kad viņš atstāja farizeismu, lai sakotu Jēzumu. Viņš teica, es esmu kļuvis par atkritumu, bet es pazīstu Jēzu. Ja? Un lai jūs netopat kūtri, bet sekojiet tam, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Vai lai jūs netopat kūtri, jeb slinki, bet sekojiet, jeb atdariniet tos,
kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Kad tu skaties, ko Tībī Džošua dara, saka, es arī gribu tāds būt. Es arī mēģināšu 40 dienas gavēt, lai dabūtu praviešu dāvanu. Atdarini viņu. Un, kad skaties, ko Marks Hemans dara, saka, es arī vēlos tā kā viņš darīt. Es vēlos viņu atdarināt. Es visos mēģinu, kā viņš to dara, kā viņš to dabūja gatavu. Kad brālis Igors izdara dāvanas, es saka, es arī to gribu. Kā viņš to dara, kā viņš to dabūja gatavu. Un viena lietā, viņš neatkāpjās tik ilgi, kamēr demons neiet ārā. Kaut vai tas pasīs visu dienu, un tagad demoni zina, ka viņi visu dienu, viņi ir mocīti, viņi iet ārā jau pēc pusstundas, viņi negaida. Atdariniet tos, kas ir ticības cienīgi. Atdariniet, vārds šodien saka. Ebrejiem 10, 35, 36. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi. Tā ir liela alga. Ja? Tas, ko daži apslāpē, ja? Kādu laiku tic un tad atkrīt. Ja? Neatmetiet. Tavai cerības drosmei ir milzīga alga. Ar katru dienu tu krāji kapitālu, tas ir debesīs. Jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši iemantotu apsolījumus. Jums vajag pacietību, lai Dieva prātu darījuši iemantotu apsolījumus. Tas nav kā, es ticu, ka Dievs ir. Nē, es ticu apsolījumiem, kas Dievam ir priekš manis. Tā ir ticība. Pat ļaunie gari drāg tic un drāg. Bet es ticu tiem apsolījumiem, kas ir attiecināti uz mani, kas ir atrodami Dieva vārdā. Un Dievs sako, ja, kurš no jums zina, ka jūs esat pestīti? Kā tu zini? Ja? Un tik ilgi, kamēr mācīties saka, tu esi pestīts, netic viņam. Jo otrs mācīties kaut ko citu. Bet, ja tu atrod Dieva vārdā to, šeit par mani rakstīts, ja? Tā ir. Ja? Un pestīšana tāpat dziedināšana blakām nāk. Ja? Tāpatās, ja? Kā tu zini, ka tu esi dziedināts? Man par mani aizlūdza. Varbūt ir, varbūt nav. Bet tad, kad es atrodu Dievu, viņam brūcēs, es esmu dziedināts. Ja? Paldies Dievam. Šodien atrosim Jonas grāmatu. Jūs zināt, kādā Jona bija situācijā? Vienu dienu viņš nokļuva kur? Zivs vēderā. Un tad, kad Jona bija nokļuvis zivs vēderā, tad viņš teica, es piesaucu tā kunga vārdu savās bēdās, viņš atbildēja man, un es kliedzu no pazemes dziļumiem, un tu sadzirdēji manu saucienu. Ja? Bet viņš ir zivs vēderā. Ap viņu ir milzīgs kuņģis vai mutes, nezinu kas, viņam trūks skābekļa. Ja? Viss, kas ap viņu ir, viņa skaudā realitāte. Ap viņu ir zivs vēders. Bet viņš saka, es kliedzu no pazemes dziļumiem, un tu sadzirdēji manu saucienu, tu iemeti mani dzelmē pašā jūras vidū, kur man no visām pusēm apņēma straumes, visas tevis sūtītās bangas un viļņu kalni vēlās man pāri, un ka man šķita, es esmu atstumts no tavu acu skata, un man nekad vairs neredzēja tavu svēto nāmu. Līdz pašiem manas dzīves dziļumiem man bija apklājuši ūdeņi, visapkārt mani bija satvēruši dziļumi, niedres bija apvijušās ap manu galvu. Viņš par esošo stāvokli stāsta kā par savu pagātni. Šajā brīdī viņš ir zivs vēderā, ja? Bet viņš stāsta par to savā lūkšanā, ka tā ir viņa pagātne. Bet realitāte ir tāda, kāda ir. Bet viņš to jau redz kā pagātni. Es biju nolaidies līdz dziļākajām kalnu pamatiem, zemes aizsprosti šķiet bija aizdarījušies aiz manis uz mūžu, bet tu tomēr esi licis manai dzīvībai pacelties augšu no šīs tumšās bedres un izglābis to no pazušanas, saka kungs mans Dievs. Kur ir Jona? Jona ir zivs vēderā. Realitāte ir tāda, kāda ir. Ap viņu ir bezgaisa telpa, viņš ir zivs vēderā. Bet viņš saka, tu licis manai dzīvībai pacelties augšu,
Un kad mana dvēsele bija pagurusi baiļu mazdūšībā, es atcerējos tevi, ak kungs, un mana lūgšana nonāca pie tevis tavā svētajā namā. Bet viņš ar vienu ir zivs vēderā, nekas nav mainījies. Un viņš saka, un tie, kas turās pie tavām, pie nīcīgām viltus dievībām, zaudēja savu žēlastības tiesu. Ja? Tie, kas turās pie laimas, teklas, dārtas, pie būdas, viņi zaudēja savu žēlastības tiesu, jeb žēlastības daļu. Bet ar pacietības prieku es nesīšu tev savus upurus. Viņš ar vienu ir zivs vēderā, viņš ar vienu ir bezpalīdzīgā stāvoklī, bet viņš saka, es nesīšu ar pateicību savus upurus. Savus solījumu upurus es tev pienesīšu, glābšana ir pie tā kunga. Viņš ar vienu ir zivs vēderā. Un tas kungs pavēlēja zivī, un viņa izspļāva viņu ārā. Ja? Redz, kas ir ticība. Ja, ja viņš būtu pieņēmis realitāti, kāda viņa ir, tad viņš būtu sadalījies zivs vēderā. Viņš to nepieņēma. Viņš saka, Dievs, tā ir mana pagātne, ja? Es tev pienesīšu slavas un pateicības upurus. Un tad augšā tronī teica, zini ko zivs? Nu, kas pļauj viņu ārā? Viņa ticība ir liela. Marka 11:24. Lūdzu, atšķiriet. Marka evaņģēlijs 11:24. Jēzus vārds, tāpēc es jums saku, vienu lietu, ko jūs lūgsiet, tā ir? Visu. Visu. Tad divas lietas, ko jūs lūgsiet? Visu. Es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūgsiet. Kā lūgsiet? To esmu sapratis arī, ja kāds man saka, vai nevar par mani aizlūgt, saka, nevarētu. Tāpēc, ka tam nav jēgas, tik ilgi, kamēr mūsos nav lūgšana gara, ja? Tik ilgi, kamēr mēs neesam nostājušies Dievu priekšā, lai lūgtu, tie ir tikai vārdi, ja? Un nedariet to steigā. Vispirms jābūt tam, Dievs manā klātbūtnē, es esmu Dieva klātbūtnē. Tad, kad tas ir panākts, ko jūs lūgdami lūgsiet, dabūsiet, ja? To jūs dabūsiet. Es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Visu, ko jūs lūgdami, tas nav vienkārši pateikt vārdus, bet ko lūgdami lūgsiet, ticiet, ka jūs to dabūsiet. Tas ir kā Džordžs Millers uzturēja 5 bērnamus 19. gadsimta beigās bez neviena finansējuma. Viņš teica, man vajag naudu, tēvs, man ir bērni. Un tik, cik viņam vajadzēja, atnāca. Vai tas bija ogles, vai tas bija piens, vai tas bija maize, atnāca tik, cik vajadzēja. Viņš teica, vislabākā lieta ir tavi ceļgali. Tavi ceļgali fantastiski strādā. Tāpēc, ka Jēzus ir teicis, visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticiet, ka jūs to dabūsiet, un jūs to dabūsiet. Ja Jēzus to ir teicis, tad tas ir āmen uz mūžiem. Tas strādā. Ja, jautājums ir, kā man var būt daļa pie šī vārda? Tas var būt par veselību. Tas var būt par lietām, par maizi tavā leduskapī, ja? Par ikvienu lietu. Visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, un tas jums notiks. Arī dziedināšana. Ticiet, tas notiks. Tā vai citādi, tas notiks. Ar ārstu, bez ārsta, ārsts ir tikai darba darītājs. Ja? Dievs ir dziedinātājs. Tas notiks. Ticiet. Ja? Tad, kad tev ir simptomi, neredzi simptomus. Redzi sevi dziedinātu. Redzi savu Dievu, kam tu pienesīsi slavas un pateicības upurus par dziedināšanu. Tā tas darbojās. Un pēdējais šodien ir sakāmvārdu grāmata, jeb Salamana pamācības 4:20-22. Salamana pamācības 4:20-22. Vai kāds var nolasīt?
Jēzus saka šodien, Ērgļu draudzē. Mans dēls Jā, tā viņš saka. ievēro manis vārdus, Tieši tā. un lai tava auss noslēdzas manai runai pretī. Jā, tas uz Ērgļu draudzi, jā. Lai tava auss noslēdzās pretīm tam, ko Jēzus saka. Lai tie neizslīd no tavas apziņas. O, redzi? Te jau svarīgi, lai neizslīd. Ja izslīd, pazaudē. Ja šim vārdam jātop sadzirdētam, bet arī no apziņas viņš nedrīkst izslīdēt. Tas, ko līdzībā teica, sēs tikai sēt, nāca velns un paņēma vārdu nost. Visiem tiem, kam tas nebija iekritis dziļi sirdī. Paņem nost uzreiz, jā. Tad, lai tie neizslīd no tavas apziņas. Un redzes loka. Jona neredzēja to lielo kuņģi, kur viņš bija. Viņš redzēja Dieva apsolījumus. Ja? Danijās lauva bedrē neredzēja lauvas. Viņš būtu aprīts uzreiz. Viņš redzēja Dieva apsolījumus. 3 vīri uguns ceplī neredzēja šo karstumu. Viņi tur būtu mumificējušies dažu minūšu laikā. Viņi redzēja apsolījumus. Lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes loka. Saglabā tos savā sirdī. Amen. Jā. Tās ir pirmais psalms, svētīgs, kas Dieva vārdu dienām un naktīm apdomā to murminādams pie sevis. Kādā veidā tu dabūni Dieva vārdu savā sirdī, tikai vienīgi murminot viņu pie sevis. Jā. Tik ilgi apkārto viņu, kamēr tas kļūst par tavu daļu šeit. Un tā tu vairs nevar dabūt ārā. Pagājušā naktī man bija demonisks uzbrukums, jā. Viens gars bija atnācis, jā, tā. Es viņu izmetu pa logu ārā, jā. Es momentā sapratu, tas ir familiārais gars, jā. Viņš, tāpēc, ka tas cilvēks nomiris, jā. Pēkšņi viņš manā mājā. Ko tu te dari, jā? Ārā. Viņš tur mēģināja man pieķerties, bet ne, pa logu ārā. Tas pats, jā, ka mana ticības ceļš ir gatavojies šim brīdim, kad es spēju viņam stāvēt pretīm. Citā gadījumā viņš mani nomalktu, izmantotu, es kaut ko, jā. Tad mans ticības ceļš ir mana augšana manā garā, lai tajā brīdī, kad garīgajā telpā kaut kas tāds notiekās, es esmu uzvarētājs, jo es esmu trenējies pa šo laiku. Tālāk 22. pāns. Pāri visam, jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod. Āmen, sakam kopā. Jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod. Dieva vārdi ir dzīvība tiem, kas tos atrod. Vēlreiz. Dieva vārdi ir dzīvība tiem, kas tos atrod. Kas neatrod, tā nav dzīvība. Paiet garām. Ja? Un tālāk. Un ir zāles visai viņu miesai. Alleluja! Dieva vārdi, tiem, kas tos atrod, ir zāles visai viņu miesai. Kas dzied. Alleluja! Pie tā mēs šodien arī paliekamies. Tāpēc ir ticība, tāpēc ir pieķeršanās pie vārda, tāpēc Jona tika ārā no tās zivs vēdera, kur nav iespējas tikt ārā. Viņš tika, tāpēc, ka viņam bija ticība. Ticība nevis, ka Dievs vispār ir, jo arī ļaunie gari tic un drēb. Bet ticība, ka specifiskais vārds attiecās uz manīm, ko tā jau ir ticība. Ja? Kad es tikšu augšām celts. Ja? Tad, kad šo te, man ka Lindēls, tas bija tas, kurš pirmais pārtulkoja Bībeli angļu valodā, ka viņu piesienu pie sārta sadedzināja. Ja? Viņš teica, paliec sveika upe, paliec sveiks kalns. Vienu dienu jūs nebūs. Bet es te būšu. Ja? Tā ir ticība. Ja? Tas šai svētdienai. Esiet svētīti Jēzus vārdā.